Slavēts Jēzus Kristus, mīļie draugi! Esam pie Majestatiskas Marija Maģores bazilikas, kas ir pirmā Dievmātes baznīca visā pasaulē, kas ir galvenā Dievmātes baznīca, sāka rietumos, bet patiesībā visa baznīcas vēsturē. Jā, Romā ir varbūt tā senākā vieta, kur godināt Dievmāti, Trastevere, bet šeit pie Marija Maģores bazilikas mēs atceramies Efesas koncilu. Efesa mūsdienās Turcija, kur 431. gada notika koncils, kas arī iedibināja Dievmātes godināšanu kā Dieva dzemdētājas, proti viņa ir Jēzus kā cilvēku un arī kā Dieva māte. Un gribu jūs tagad paņemt sev līdzi un kopā ar jums iziet caur svētiem durvīm un pastāstīt kaut necik, kas te ir redzams šai bazilikā. Redzēt šo skaisto priekštelpu. Un, jā, pirmās durvis ir šī gada svētas durvis. Tas ir vaļā. Tam izejot arī varēšu nedaudz parādīt Jēzus ar viņa māti, svecinīgi, godbība, godina, Dievs pestītājs, viņa žēlis, Svētā Marija Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem. Un te mēs esam. Tā tikai vajag, lai izietu ar svētiem durvīm. Un tagad piedalīšos arī svētē mise Dievmātes Romas tautas glābējas kapelā. Baziliku rota vairākas kapelas. Šai kapelā uzreiz pie ieejas. Arī mēs, latviešu svētcinieki, vairāk kārtībā esam svinējuši svēto misi. Arī tagad februāra svētceļojumā lūksimies. Un uzreiz pie ieejas bazilikā var lūgties godināt Dievmāti Miera karalieni. Un Miera karalienes godināšanu iedibināja pāvests Benedikts 15. Pirmā pasaules kara laika pāvests, kurš redzējis visas kara šausmas, un kas arī pēc kara ir līdz visam katoļiem visā pasaulē Dievmātes litānijā arī piesaukt kā pēdējo, kā galveno Dievmātes titulu Miera karalieni. Lūdz par mums, ļoti skaista Dievmāte, kas liekas, ka ir māte, kas aptur karus, kas saka apstājieties. Un Jēzus bērniņš, kas pasniedz cilvēci miera princis šo miera olīves zariņu. Miera karalieni, lūdz par mums. Un tālāk gribu jūs aizvest tuvāk Dievmātes kapelē, kas ir šīs bazilikas sirds, proti kapelā, kurā jau vairāk nekā 100 reizes pontifikātā ir ieradies arī pāvests Francisks. Kapelā, kur godina Dievmāte Romas tautas glābēju. Tagad te jau tauta lūdzas pirms svētās mises. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta Romas tautas glābēja, lūdz Dievu par mums. Tagad, mīļie draugi, gribu jūs aizvest arī vieta, kur glabājas Betlēmes relikvijas šajā bazilikā, jo šeit tieši krustneši pārveda no Palestīnas, no Betlēmes, no Jūdas zemes Jēzus silītes relikvijas, proti tās koka dēlīšus, ar kuriem apklāja Jēzus piedzimšanas vietu Betlēmes grotā. Tā arī pietuvosimies šai godējamai relikvijai. Šeit var redzēt pāvestu Piju 9. kura laikā šo kapelu ir īpaši izrotājuši. Un kristālā relikvijā arī
glabājas kokā gabaliņi, kurus atveda no Jeruzalemes, no Betlēmes. Un līdz ar to šī vieta ir kļuvusi par Romas Betlēmi, par visu rietumu Betlēmiem. Laikos, kad vairs nevarēja apmeklēt Svēto zemi, aizceļojot uz turieni. Mēs godinam Tevi, jaunpiedzimušais Kristu, un Tevi slavējam, jo ar savu piedzimšanu Tu esi ienācis pasaulē kā patiesa cilvēks un patiesa Dievs. Kāds maistatiskums. Un kā pēdējo arī gribu parādīt jums visvētākā sakramenta kapelu. Manuprāt, tas ir visdižinākais un visvarenākais, kādu vien esmu redzējis, tabernākls visā pasaulē, kuru mēs eņģeli kā vecās derības levīti. Skatieties, atsevišķa kapela visvētākajam sakramentam. Un liels, dižens, varens, arī nesasniedzams tabernākuls. Eņģeli kā levīti nes to uz nesmam kārtīm. Ir vairākas mūžīgas lampiņas apkārt. Un tā ir Siksta kapela arī. Ir Vatikāna Siksta kapela, bet šādi tiek saukta par Siksta kapelu, jo pāvestam Siksta 5. laikos to ir uzcēluši. Bet šeit arī glabājas skirsts ar pāvesta Pija 5. pīšļiem. Un tā arī pagodinot visvētāko sakramentu arī pabeigsim mūsu ekskursiju. Lai Dievs jūs visus svētī. Atā!